Viņš ir vienpadsmit, spēj starp rindām vārdus izlasīt un nepateikt, kas jūtas, saskatīt. Tu vari viņu nemaz nemanīt. Viņš zin, kas tevī patiesībā mīt. Viņš cilvēks dzīvs un cilvēks īsts. Varbūt gan tumša nakts, gan saulains rīts. No vienas puses viņš ir kārtīgs realists, bet no otras romantiski sapņains bohēmists. Reizēm viņš sev apkārt augstus mūrus liek, bet patiesībā grib, lai kāds tiem pāri tiek. Viņš var labprātīgi skumjām ļauties, bet viņa dabā nav par sāpēm gausties. Āras reizēm izskatās, viņš skarbs un rūtīgs, bet patiesībā dziļi sirdī ir nežēlīgi jūtīgs. Viņš reiz ir arī nokāpis līdz pašai ellei, un labi zina, ka ir būt sava prata lellei. No dziļām bedrēm ārā viņš ir ticis, un prot piecelties, ja ļoti smagi kritis. Varbūt dzīves rūdīts viņš ir mazliet par daudz. Grūtums kā bluķis viens otram virsū ir krauts, bet dziļi iekšā viņā mazais bērns vēl sauc, kas grib to pašu, ko visi būtu pa īstam mīlēts un skauts.